Kā tika izveidots Latvijas ordeņa dizains? Latvijas ordeņa izgatavošana notika pāris posmos. Viens no tiem posmiem ir ordeņa statūta izgatavošana, kas, protams, notiek 19. gada nogalē, 20. gada sākumā pēc pavasarim. Un paralēli notiek arī ordeņa vizuālās identitātes, jeb dizaina meklējumi. Dizainu izgatavoja kara muzejā strādājušie mākslinieki, kas ir pazīstami kā Rīgas mākslinieku grupa, vismaz daļa no viņiem. Viņi kopumā sagatavoja vairāk nekā 80 ordeņa skices, kuras ir saglabājušās arī līdz mūsdienām. Par ordeņa dizaina autoru tiek uzskatīts Jānis Aleksandrs Liberts, kurš bija aicināts no apsardzības ministrijas, lai tad apkopo sagatavotās ordeņa skices un izveido gala variantu. Mēs ļoti labi zinām, ka viens no ordeņa autoriem pēc būtības ir arī Voldemārs Stone, jo gan viņa laika biedra atmiņas, gan arī citi vēstures avoti, kurus mēs esam atraduši pēdējos gados, liecina, ka Voldemārs Stone faktiski ir ordeņa dizaina pamata elementu autors, bet Jānis Aleksandrs Liberts to bišķiņu pavērsa citādāku un uztaisīja to, ko mēs tagad zinām, kas ir Latvijas ordenis.